Tā. Ai, redzi, man te parasti vienkārši, viņš te saka kaut kāds insufficient permissions. Un broad live. Iesim uz public. Tā. Un save. Es pat sevi dzirdu, tātad man ir jānogriež. Tā. Skatīsimies, laikam esmu Facebook dzīvā raidījumā. Atkal jānogriež skaņu. Vienkārši dažas lietas pateikšu. Un mēs apskatīsimies manu gada darbu, kas ir migla. Te ir arī teksts, jā. Daži man ir teikuši, ka ir citas iespējas, migla, liela rasa, man pazuda kumeliņš. Nav šeit, ka es dabūju kumeliņu, bet jau šeit ir Dievs dabūju kumeliņu. Gribēju vienkārši dažas lietas, par dažām lietām parunāties, un tad nospēlēt to migla aranžējumu, kamēr es viņu, kamēr es pie šī aranžējuma piestrādāju. Es gribēju pateikt, ka es diezgan skumji jūtos par to, ka es nekandidēju tagad Eiropas Savienības parlamenta amatam, jo also ich bin ja halt, ich glaube sogar der einzige lettische Bürger, der so gut Deutsch sprechen kann, aber jetzt dann noch, that also can speak this well in English. I would be the only candidate from Latvia that speaks those three languages natively. With a combination with Russian, we have, in terms of being able to negotiate to the east, we have that. But being able to negotiate to the west, to large power players, including the actual language of the European Union, which is English. I have a double degree in English and rhetoric. I graduated with distinction. I've taught thousands of students all kinds of things, from literature through pronunciation. Und ich habe ja sogar ein Zertifikat als technischer Redakteur, ja, in der deutschen Sprache. Deutsch ist, ich glaube, meine schwächste Sprache, aber noch immer, ich spreche Deutsch als native speaker, ja. Tātad es vienkārši gribēju atvainoties, es kaut kādīgi izgudroju tā kā samazināt sevi, varbūt tā bišķiņ izolēties, jo tie notikumi kopš 21. gada un kā tagad tas lāpīšanas process, kāds viņš ir bijis, viņš ir bijis ārkārtīgi smags gan man, gan manai meitiņai. Un es teiktu, ka te Latvijā, es arī sanāk tā, te Latvijā piedzīvojām visintensīvākos un visgraujošākos uzbrukumus, kādus jebkad bijām piedzīvojuši. Es nezināju, es nebiju sapratis, kas starp latviešiem, ir sevišķi starp Latvijas latviešiem un var teikt arī postpadomju latviešiem, ir cilvēki, kas spēja izskatīties tā kā draugi, viņi izstaro kaut kādu ārkārtīgi lielu sirsnību, viņi sevi prezentē internetā kā kaut kādu mīlestības un gaismas un ekoloģiskās brīnumainie, visbrīnišķīgākie cilvēki pasaulē. Un sastapām tik graujošu ļaunumu, kā ir krimināllietas iesniegtas, es mēģināju iesaistīt. Vismaz Austrijas policija ir bijusi ļoti izpalīdzīga,
Latvijas policija, vienkārši kaut kādi, es nesaprotu, ja gandrīz tā kā kaut kāds bērnu dārs, es atvainojos, jā. Es ārkārtīgi cienu policistus kā tādus. Mana vecāva brālis bija policijas kapteinis, jo taču viņš bija policijas kapteinis un patriots viņu pratināja stūrnamā un viņu nošāva. Ja? Viņa dvēsele tik ļoti mani iedvesmoja cīnīties par individuālām medicīniskām cilvēktiesībām Covid afēras laikā. Un es domāju, ka vajadzētu, piemēram, ieviest likumu, ka nedrīkst vispār teikt pandēmijas laikā, jo pandēmijas vienkārši nebija. Ja? Un mani tad piekāva. Ja, mani gandrīz nogalināja. Man ir no vairākiem avotiem, un es arī lūkšu cilvēkiem, kuri varbūt tuvāk. Es tagad šajā raidījumā es neminēšu vārdus, neminēšu vietas, bet, ja ir skatītāji, kas tiešām zinātu, vai samaksāja, lai izsistu manu dzīvi no sliediem, teiksim tā, maigi sakot. Lūdzu, sazināties, parunājamies. Arī ir izplatīta prātam neaptverami toksiska melu kampaņa par manīm Latvijā, tieši šajo zaļo cilvēku, ekoloģisko cilvēku, folkloristu grupā, ka es esot manai meitai darījis pāri, viņu, piemēram, iespuntējis viņas istabā, un vēl sliktāk, ka es esot manai ex-sievai darījis pāri, no dzimšanas līdz šai dienai, un tā melu intensitāte ir apmēram 100+ cilvēku, kuri, kaut kādīgi vesels bars cilvēkiem mani vienkārši nobloķēja, visos sociālos medijos ar mani nekomunicēja, atsakās ar mani komunicēt, jo viņi noticējuši patiešām šausmīgi indīgiem melniem meliem par mani un par manu meitu. Es domāju, ka tas nolūks, es arī pateikšu, kas nāk no Siguldas, to gan, tas nolūks būs pāraut manu saikni ar Latviju, likt man folkloras pasākumos skatīties pagaidi, ko tie cilvēki par maniem varētu domāt. Arī liek man negribēt, ka vispār kāds zinātu, kā mana meita tagad izskatās, jo mēs to piedzīvojām kā uzbrukumu, tur arī bija dažāda varmācība, un tās kopienas izstaro, mēs esam mīlestība un jaunā pasaule kaut kāda, un draudzību, ka var uzticēties, un es domāju, ka raksturo viena īpašība šajās kopienās ir, piemēram, tā absolūtā pārliecība, ka katrs veido savu realitāti. Tas nozīmē, ka dēļ tā, kas manī ir iekšā, ka dzīve kaut kādīgi būtu mans spogulis. Un varmākas, tas ir brīnišķīgs veids, kā varmākas var darīt pāri. Jo tad, teiksim, plēsoņa dvēseli ieskaidro kaut kādiem sekotājiem, ka katrs veido savu realitāti, un tad var. Tad var sist, tad var izvarot, tad var zakt, tad var visu darīt, un tad visi tie upuri vaino sevi.
Un tad, ja viņi mēģina sniegties pēc kaut kādas palīdzības, viņiem pasaka, ka viņiem jāizkāpj ārā no upuru lomas. Ja? Lai gan viņi ir piekauti, izvaroti, apzakti un tā tālāk. Ja? Ja padomā par tādu veidu kopienām, droši vien tikai var izolēt varbūt 1 no 1000 cilvēkiem, kaut kādiem 900 plus būtu jābūt ļoti labiem piedzīvojumiem, tā, lai netic, ka viņi ir tik ļauni. Un tā. Tātad, tas ir tā kā tā personīgā, tie ir tie personīgie iemesli arī, kāpēc es ņēmu un tad nekandidēju. Un man liekas, ka tas arī bija tas bija tas nolūks, ja tas tika samaksāts. Es tagad laižu par kontaktu tīkliem jautājumu, vai tagad samaksāja, lai es netiktu Saeimā, jo ko tad es kā kandidāts, es taču arī nevēlējos, līdz kamēr man ir 70 plus, es nevēlējos būt politikā. 70 plus, ja, un kaut 20 gadi. Ja. Bet es dzīvoju pēc kristiešu, tādas apvienotas latviešu dainu un latviešu folkloras tikumības vadlīnijām, ja. Un pēc, tēvs bija mācītājs un vecās derības profesors, tas arī nozīmē, ka tas varmācība, piedošana atkārto. Varmācība, piedošana atkārto, kas ir ārkārtīgi toksisks cikls, ko daži jaunās derības pārpratēji viņi izplat, jā. Tas ir viss šis palaist un piedot un dzīvot tālāk. Jo, ja vairums tādā veidā dzīvo, tad varmākas nekad netur pie atbildības, un tad šī pasaule turpina vienkārši būt varmāku spēju laukums. Es tā nedzīvoju. Un es meklēju sabiedrotos. Es meklēju tos, kas nevilka maskas. Lūdzu, atsūtiet man vārdu, e-pastiņu, fizisko adresi, tas būtu brīnišķīgi. Mēs varam tagad pēdīgi sūtīt Ziemassvētku kartiņas viens otram, tas būtu ļoti skaisti. Un varam arī sadziedāt, jo tādi pasākumi ir ārkārtīgi patīkami, ārkārtīgi dziedinoši, ārkārtīgi spēcīgi. Es sāku domāt, varbūt es sestdienās taisīšu tā kā sadziedāšanas online, sadziedāšanas onlineā ar manīm, droši vien no kaut kādiem 10 līdz 12, kaut kas tāds, kur tad mēs vienkārši dziedāsim un pārunāsim lietas un jā, tad arī iemācīsimies dziesmas tām reizēm, kad mēs varam personīgi tikties, apmēram tā. Bet, nezināju, ka tik ilgi un tik daudz tagad šajā vēlā pusdienas pauzē darbiņi baigi sauc, bet, nezināju īsti, ka tik daudz un tik ilgi es runāšu, bet Facebooks ir mani tik dikti nobremzējis, ka gandrīz vai nav vērts vispār lietot Facebooku. Facebooks arī ir pilnīgi nobloķēts no mana telefona, un tātad tas ceļš, kā, es cerētu, ka vismaz kaut kādi 1000 cilvēki sanāktu tādā privātā online nodaļiņā. Facebookā es nestāstīšu tuvākās detaļas, bet ja man atsūta e-pastu, tad es darīšu zināmu, kādi tagad ir nākošie plāni nākošiem dažiem gadiem.
Un man tā kā tas pats personīgais plāns iet no dziesmu svētkiem uz dziesmu svētkiem uz dziesmu svētkiem. Tas viss. Bet es vienkārši jūtos slikti, kā nebūtu, ka es jūtos slikti, ka es nekandidēju, jā, jo es Amerikā piedzimu, es esmu izglītojies angļu valodā. Mānās arī ļoti šitie fanātiķi, lietojot valodas trikus. Un es atceros, kad es mācījos par autoritārismu, par diktatūru, un tur bija, jo es retoriku mācījos, tur bija tāda veida loģiskā domāšana, tā kā tāds smadzeņu, kā veidot šo mass formations, hypnosis, kā masveidīgi cilvēki bija tikuši apmeloti pagātnē. Un es atceros, tā bija tāda daļa no kaut kāda no maniem kursiem retorikā, jo tur bija par pamatu loģiku un loģisko domāšanu, ko tad Inga Spriņģi it kā pasniedz lekcijas par loģisko domāšanu, un es prasu viņai, vai viņai vispār ir jau kāda izglītība loģiskā domāšana. Mēs tur manās retorikas mācībās izgājām tur tām loģiskām domkļūdām cauri, arguing from authority, ad hominem, putting the cart before the horse. Tur ir visādi nosaukumi, gan latīņu valodā, un tā visādas domkļūdas. Un es atceros, kad bija par tādu veidu diktatūras ieviešanu, ka es vienkārši lasīju, jā, tur naciķi to darīja, un to darīja arī stalinisti, to darīja Mao Cetongu, un tad itāļu Musolīnī skatījāmies, un es domāju, kā vispār, vai kam dēļ tam vispār tic, ja? Un es kaut kādīgi vienkārši, man bija tā pārliecība, ka tas nav iespējams, ja? Bet tad nāk Covid afēra un 99 vienkārši pakļāvās. Un tas nozīmē, ka ir apmēram, ja bišķiņ vairāk pa procentiņu, ka būs kaut kādi 20,000 latviešu, kas ir skaidri domājoši, kas spēj atšķirt patieso no nepatiesā, kas iet labo ceļu, nevis ļauno, kas ieklaus ne tikai dzied ar dieviņu sanācām, ar dieviņu šķiramies, kas tādā veidā arī dzīvo, jā, eilēmiņi tupa priekš es tavās pēdiņās, nelaid mani to celiņu, kur aizgāja ļauna diena, un kas, piemēram, saprot, ka aiz meliem seko ļauna diena. Jā, es tagad esmu sācis, es pats uzrakstīju tekstu, melu inde melotājus, nevis apmelotos. Un man ir tāda dreboša, pišķiņ pat bailīga cerība, ka, lūdzu, kaut kādi, ar 20,000, kas tur atbildīgos, jā, kas tur pie atbildības atbildīgos, kas neiekrīt World Economic Forum, New World Order ezotēriskā māņticībā, jā. Piemēram, šis katrs cilvēks veido savu realitāti. Es nezinu, tu nevari bedrītes tavā pagalmiņā iepildīt un uztaisīt skaistu mājiņu un piekopt tavu dārzu un sagaidīt, ka Rīgas pilsētā ielas salabos. Es saprotu, ka katrs var izveidot savu pasaulīti, bet tā nav pasaulē. Es nezinu, labi, jūtos vainīgs vai slikti, kad nekandidēju, jo pamata vērtībām būtu jābūt Briselē. Jā, kas aizstāv Latviju, aizstāv latviešu valodu,
aizstāv arī latviešu skolas administrāciju iespējas, piemēram, caur reģionālo demokrātiju un pārstāvniecisko demokrātiju, neslēgt tās skolas. Neslēgt. Jā. Un varbūt ir kaut kādi 20,000 latviešu, kas būs tad tas kodols, kas palīdzēs mums būt pēc 100 gadiem vismaz 3 miljoniem. Jā. Platība mums ir, ražība, inovācija, spējas, spēks, tautiskais, patiesais kodols. Varam varbūt domāt ne tikai par mūsu mazbērniem, bet par viņu mazbērniem. Labi, noklausīsimies tagad Migla. Šis būs mans gada darbs. Es varbūt tā pišķiņ parādīšu, kas vēl nāks. Un tad es beigšu šito raidījumu. Laikam bija ļoti jauki. Lūdzu, ieejiet TikTokā, meklējiet tajā meklētājā Dainis Migla vai Dainis Migla vai Dainis Mihelis Migla. Atrodiet šito dziesmiņu un ierakstiet komentāros iespaidu par šito dziesmu. Jā? Un tādā veidā būs iespēja mums sazināties sociālos tīklos cauri TikToku, nevis caur Facebooku, YouTube, tos visus tos abus var tiešām aizmirst. Instagramu var aizmirst, piedodi. Jā, un Rumble un Odyssey ir labi varianti, bet viņi netiek tik ļoti lietoti. Labi, noklausīsimies kopā. Šis būs jauki, System Audio uz augšu, manu mikrofonu daudz zemāk. Es dziedāšu līdzi. Un būs half note apakšā. Šis būs 2-2, nevis 2-4. Un šeit. Jo tas ir 4. Pam. Tumšā naktis Es varu būšu alts tagad vai kaut kas tāds.
Es būs smuki. Es bišķiņ piestādāšu, kā tur to izrakstīt. Un ko meliņu. Es pats Nu, tagad būs jānoklausās vai vispāri. To tā kā varēja dzirdēt, es te skatījos tos līmeņus un varbūt varēja, bet lūdzu atrodat mani TikTokā, atrodat šo dziesmu TikTokā un ielieciet kaut kādu komentāriņu, iespaidu par šito dziesmu, kā tagad tā turpināsies. Šis būs mans gada darbs, tas būs aranžēts korim. Būs zemais, tas ir low B flat. Būs zemais tonis vīriešiem. Terces, bet būs arī būs paralēli kvintas, kas tā ļoti autentiski un folkloristiski skan, jā, būs. Piedodat lūdzu, ka nekandidēju. Jūtos par to bišķiņ slikti. Bet nav mans laiks tagad politiķēt. 70 plus, nu, jāgaida. Visu labu, ar Dievu visiem. Es bieži lietoju šo miera simbolu, kam dēļ, jo šeit ir velniņš un te ir velna mierinājums, jā? Un ja kāds tikai izgriež mani ar to velna simbolu, lūdzu, tās ir pēdējās muļķības, bet esot tā, ka mēs atpazīsim, ka tas Bill Gates tur runā savām rokām un kā bieži redz, ka cilvēki lieto burtiski sātanisku simboliku un kā arī sātaniskos rokas žestus. Tēvreizē ir atpestī mūs no ļauna un patiešām, lai Dievs atpestī mani, manu ģimeni, manu tuvinieku loku, manu draugu loku un sabiedrību, Rīgu, Latviju, Latvijas iedzīvotājus, latviešus, atpestī mūs no ļauna. Uz tikšanos, visu labu!